Sveiki! Mazliet pastāstīšu, kāpēc es laiktelpas matricu uzskatu par tik būtisku un kāpēc viņa būtu jāzina. Tāpēc, kad mēs atrodamies laikā un pārvaldīt šo te laiktelpas matricu, šos te algoritmus, saprast, kā viņi darbojas, nozīmē varbūt ne ceļot laikā, bet kaut kādā mērā pārvaldīt, izprast un caur izpratni pārvaldīt dzīves notikumus. Tātad laiktelpas matrice tā būtu pāreja, laiktelpas matrices iemācīšanās, tā būtu pāreja no neapzinātas dzīves, kur notikumi ir vienkārši nejaušību virkne, līdz apzinātai dzīvei, kur notikumi ir neizbēgamas likumsakarības, kas ierakstītas laiktelpā. Laiktelpas matrici jūs redzat Excel tabulās kaut kā šādi, bet no kā veidojas šīs tabulas? Šīs tabulas veidojas no debesu pulkstens zobratu griešanās. Saprotiet, visi debesu pulkstens zobrati ir tāds milzīgs lunaparks saistīts savstarpēji. Viņi veido ciklus, viņi maļ laiku, tās ir laika dzirnavas, sampo laika dzirnavas, kurās maļās laiks un pārmaļās cilvēku likteņi un maļās dzīves. Šis te zemes dzīves realitātes laiks, 365 dienas, ir tā saucamais tautu gads, egregoriālais gads, tautu gads, sociāli nosacītais gads, māju viņi sauca par hābu, pa kuru ripo cilvēks. Cilvēks tas ir diapazons 13 vienību diapazons, kas ielikts 20 vienību diapazonā, jeb 20 dieva aspektu aplī. Un tie dieva aspekti ir kā krāsas, ar kuriem cilvēks raksta savas dzīves vēsturi. Tipogrāfijas princips, kā jau uzsveru, aplītis ripo nospiež krāsas izlejās. Tātad cilvēks 13 locītavas, 7 centrs, tur, kur galva, kakls, kur balsta galva, tas ir 7. stīga. Redziet, kāpēc es runāju par stīgām. Tāpēc, ja cauri šim zīmēm, cauri katrai locītavai vilktu vertikālu līniju, pie noteiktas cilvēka pozīcijas starp visām līnijām būtu vienāds attālums, konstanta vienība. Cilvēks ir tā kā arfa. Arfa, kas spēlē un arfa, kas vienlaicīgi uztver. Kas ir cilvēks, kā apzināta būtne? Viņš ir arfa un antena vienlaicīgi. Viņam ir 17 stīgas, kas rada vibrācijas, bet primāri viņas uztver vibrācijas. Un viena no šīm stīgām ir vadošā, ko var noteikt pēc cilvēka dzimšanas dienas. Un cilvēks ir piesiet šim visuma pulkstenim. Tā ir galvenā patiesība. Kad cilvēks ir piesiet šim visuma pulkstenim, un lielākā daļa visu dzīves nianšu notikumu, cilvēka spēka, cēlumu un kritumu un pārmaiņu un pagriezienu, viss ir ierakstīts šajā pulkstenī. Viss ir ielikts jau filmā. Tad, kad mēs nonāksim pie šā, mēs sāksim saprast, kā mēs varam izmantot savas dzīves laiku labāk. Tad mēs pieņemsim šīs zināšanas kā absolūtu, neapstrīdāmu lielumu. Un tā tad fenomens, kā darbojas cilvēka kokons, ir uzskatāmi aprakstīts Karlosa Kastanedas darbos. Mēs atrodamies 4D, mēs atrodamies apziņas olā, mēs esam refleksējošas būtnes. Mēs varam refleksēt uz pasauli un varam nodarboties ar pašrefleksiju. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs uztveram realitāti. Mēs esam tie, kas uztveram un vienlaicīgi radam pasauli. Pasaule ir mūsu apziņas auglis.
Mēs peldam kvantu okeānā, un mūsu apziņa šo kvantu okeānu strukturē mums saprotamajā un redzamajā pasaulē. Un katra cilvēka piedzimšanas periods laikā, piedzimšanas vienība laikā, uz laika skalas vienība, laika skala ietver cilvēku, nosaka, kā viņš reaģē uz laiku, kā viņš uztver laiku. Kā viņš miedarbojās ar kvantu realitāti. Viņš ir mainījis savu attieksmi pret realitāti un izmainās realitāti. Viņš var uztvert realitāti objektīvi, var uztvert realitāti objektīvi, tas ir lūdzu taisni, caur mums iet laiks. Tā ir objektīvā realitātes uztvere. Par diviem apziņas laukiem, ķermeņa un dvēseles apziņas lauku, kas veido cilvēku, es jau stāstīju otrajā lekcijā, otrajā stāstā. Tāpēc pie tā vairs neatgriezīšos, pateikšu galveno. Toltiķis zināja par šīm kokona īpašībām, un šeit ir šīs te laika apziņas savākšanas punkta svārstības nosaka personīgā svarīguma kompleksu zīmējums 1 un mazvērtības kompleksu zīmējums 3. Normāli objektīvu uztverē šeit zīmējums 2. Lūk, tas apziņas savākšanas punktu, starp citu, var atainot ar kalendāru. Ja mēs kalendāru redzam kā divus apļus ieliktus vienu otrā, kas savstarpēji riņķo, griežās, teiksim tā, mazais aplis griež, varētu teikt tā, lielais aplis griežoties griež mazākos. Tātad dieva aspekti griež cilvēku. Šeit ir dieva aspektu, jeb realitātes, kvantu realitātes uztveres parametri, viņi ir pašā cilvēkā iekšā 4D laukā. Tas ir cilvēka mentālajā laukā. Varētu pateikt, kur atrodas, kā saka, šīs savācējs, bet tas būs kabalas nodarbībās, slepenajās kabalas nodarbībās, kurā tieši slānī, cilvēka slānī atrodas šis uztvērējs. Katrā ziņā, kā saka, iekšējās izmaiņas, tas ir kalendāra funkcionālais stāvoklis, šī te mazā kalendāra, kas ir iebūvēta cilvēkā, dzimšanas brīdī standarts stāvoklis, tātad, teiksim, tāds kā cilvēks piedzimst, kā no fabrikas lieta iznāk, viņa ir savi uzstādījumi. Tā arī katram cilvēkam ir savi uzstādījumi, kas ir kā standarts stāvoklis. Cilvēks var virzīties dažādās emocijās, bet atslāpstot, viņš atgriežas pie standarta uzstādījumiem. Tās ir kustības, kalendāra matricas, mazās kalendāra matricas, kalendāra apļa kustības, apziņas savākšanas punkta perifērijā. Apziņas savākšanas punkta perifērijā šīs kalendārās kustības, viņš nosaka to, ka mēs katrs uztveram pasauli savādāk. Katrs savādāk redzam lietas. To tas nosaka. Bet, ja apziņas savākšanas punkts iziet ārpus perifērijas, tas jau nosaka par ļoti nopietniem psihiskiem traucējumiem cilvēkā. Tas jau ir psihiskās slimības. Psihiskās slimības, tā ir apziņas savākšanas punkta iziešana ārpus cilvēciskā diapazona robežām. Tad mums visus apvieno cilvēciskais diapazons, kur atrodas apziņas savākšanas punkts, konkrēti cilvēku perifērija. Mūsu enerģētiskajā ķermenī. Lūk, laika viļņa struktūra var, protams, arī dzīvības ziedā attēlot. Kā tas izskatās? Tas izskatās apmēram tā, ka 7, tas ir prāts, tur, kur mūsu galva atrodas. Prāts, tas ir mūsu ego. Tas ir vidējā stīga, tas ir mūsu ego. Viņš praktiski nekādi neietekmējas. Tālāk uz objektīvismu vēl sliecās otrais uztveres aplis apziņas, kur ir 4., 5., 6., 8., 9., 10. stīga. Šis te apziņas uztveres aplis, viņš ir daļēji subjektīvs. Tas ir
daļēji subjektīvs. Tas ir 4. stīga, kas savāc ķermeni, 5. stīga, kas savāc individualitāti, 6. stīga attiecības, mijiedarbība un pretestības pārvarēšana, 8. stīga vīrieša virsotne, 9. stīga sievietes virsotne, 10. stīga varas virsotne. Šie arī ir subjektīvi lielumi. Tikai ārējās stīgas ir objektīvi lielumi, jo viņas objektīvi saskarās ar pasauli. Tas ir 1., 2., 3., 11., 12., 13. stīga, jo viņas objektīvas ir tāpēc, ka veido spēku diagonālas. Tas ir, ja pasaule sastāv no 10 spēkiem, par ko mēs runāsim, tad no 10 spēkiem 3 cilvēkam ir objektīvi uztverami, jo viņa uztveres diapazonā ietilps diagonālas. 1, 11, 2, 12, 3, 13. Tas ir spēku diagonālas. 20 vienību aplī ir 10 diagonālas. To jūs saprotat. Un pirmais tas ir esība, otrais tas ir sajūtas, emocijas, trešais tas ir darbs, emocijas sakārtošana, darbs, konstruēšana. Tas ir darbs, ir pirmām kārtām darbs ar emocijām. Un šeit kā lifts savienojās cilvēkā. No 1. ir izeja uz 11. Šeit ir esība un šeit ir, kā saka, varoņdarbs, izeja ārpus ego robežām. Tas ir paslēpšanās sevī, tas ir iziešana ārpus sevis. 2, 12. 2 jūtas, 12 rezultāts vai kalpošana. Tas ir praktiski tā, ka cilvēks, kā saka, kalpošana atrodas. Un 2, 12. Un 3 un 13 tas ir darbs un motivators. 13. stīga, galējā viļņa stīga ir motivators. Tad darbs ir savienots ar motivāciju. Cilvēks nevar darīt darbu, ja nav motivācijas, un cilvēks nevar sasniegt to, uz ko tiecās, ja nedara darbu. Viss ir ļoti vienkārši uzbūvēts. Centrāla ego struktūra ir šis aplis, kurš sastāv no 7 stīgām. Tā ir centrāla ego struktūra. Tas sastāv no 7 stīgām. Ir 7 dzimšanas viļņu navāli, kuriem nav diagonāls. Tie ir subjektīvi. 7. Ķermenis. Individualitāte. Mijiedarbība un sadarbība un pretestības pārvarēšana. 6. 7 prāts. 8 pašpietiekamība, 9 individuālais dievs, 10 vara spēks. Lūk, centrālais ego aplis. Ārējais aplis 1, 2, 3, 11, 12, 13 ir tā kā piešņorēts klāt. Viņš jau saskaras ar, viņš ir objektīvs, jo saskaras ar objektīvo pasauli, kas ir nepieciešamības pasauli, kur nevar palikt subjektīvā ilūzijā, kur ir cilvēkam jāsaskarās ar to, kas reāli pastāv. Tātad, kāpēc dzīvības ziedves šeit dzīmē? Tāpēc, ka dzīvības zieds tas ir visu materiālo formu rašanās pirmcēlonis. Pilnīgi visu materiālo formu. Mēs vēl pie dzīvības zieda aiziesim. Bet tagad parunāsim par vēl vienu skaitli, kas kalendārā ir ļoti būtisks, 9. Viņš ir būtisks ne tikai kalendārā, bet arī daudzās ezoteriskajās tradīcijās. Skaitlis 9 ir universāls gandrīz visās kultūrās, latviešu kultūrā arī. Latviešu kultūrā ir tāds iedziens kā trejdeviņi. Tas ir 3 savaites pa 9 dienām. Bet, ja mēs 4 trejdeviņus saliekam, jo ir 4 debesu puses, saskaitam kopā, tad mēs iegūsim 108 Tibetā svēto skaitli. Indiāņu Hopi tradīcijā un Navaho tradīcijā ir stāsts par 108 dieva zirgiem. 27 dieva zirgi katrā debesu stūrī ir. Viņi skrien uz 4 debesu stūriem, 27 zirgi skrien, izplešot pasauli. Un kosmos izplešās, tas ir Navaho tautas ticējumi. Tātad indiešu tradīcijā 9 ir grahas, 9 naktis, 9 dievis, 9 grahas. Indiešu tradīcijā šos spēkus sauc par grahām un saista viņus ar planētām.
Kaut arī patiesībā rokot dziļāk, es saprotu, ka ar planētām šiem spēkiem nekāda saistība nav. Viņus var saukt par grahām, bet tie ir, kā saka, nopietni spēki, ko maji dēvē par laika lordiem. Vediskajā tradīcijā grahas attiecina uz 7 planētām un Rahu Ketu mēnesi mezgliem. Bet es esmu pārliecinājies, ka tā ir kļūda, tas ir primitīvs priekšstats un neizpratne par grahu būtību, par šiem 9 spēkiem. Indiāņi to sauc par nakts pavēlniekiem vai nakts lordiem. Katram ir savas īpašības, tie ir praktiski dievi, kas uztur visumu, kas izveidojuši visumu, dievi, kas izveidojuši visumu. Huičtekutli ir kā enerģijas avots visam, kas saka, visumam. Klaloks ir kā enerģijas izdalītājs. Un pa vidu vēl 7, kas praktiski, teiksim tā, dažādas enerģijas strāvas pārvalda. Lūk, šie 9 dievi, jeb laika pavēlnieki, pārvalda 9 kvantu līmeņus. 9 strāvas, 9 enerģijas, kas auž šo pasauli. Indiāņi to sauc par nakts lordiem. Katrs no šiem lordiem būtībā ir enerģija. Tas nav persona, tā ir enerģija. Tā ir enerģija, kas ir vairāk nekā persona. Tas ir 9 enerģijas ģeneratori. Tā būtu pareizāk izprast šos nakts lordus. Ir 9 enerģijas ģeneratori. Protams, cilvēks visu paradis personificēt, bet cilvēka saprātam līdz šiem 9 enerģijas ģeneratoriem grūti viņa saprātam tos aptvert. Jo šie 9 enerģijas ģeneratori ģenerē tās enerģijas, no kurām veidojas astrālā pasaule, kuras sakas jau ir 3D fiziskā pasaule. Un 3x9, jo trīsvienība visur pastāv, 3x9 veido 27 nakšatras, jeb dvēseles mājas. Šīs 9 astrālās enerģijas, kā saka, sadaloties pa 3, katra sadaloties trīsvienībā, trīsvienība ir visur. Katra sadaloties 3 daļās izplūst 9 mēnesis mājās. Tas ir 27 mēnesis mājās, 27 nakšatrās. Tie ir sektori nekustīgajās zvaigznēs. Viņus var attiecināt uz kosmiskiem sektoriem, pa kuriem virzās planētas. Viņi ir piesaistīti nekustīgajām zvaigznēm, tam kosmosam, kas ir ārpus Saules sistēmas. Tie ir zvaigžņu sektori. Ja mēs runājam par sidereālo astroloģiju, tam nav sakara ar zodiaku. Un nav sakara ar 12 zodiaka zīmēm nekāda. Sidereālā astroloģija ir 27 zvaigžņu māju sektori. 27. Viņi ir piesaistīti zvaigznēm. Un atskaites punkts ir māju svētā zvaigzne Arkturs. Indieši to sauca par čitru. Tas ir atskaites punkts. Pēc kā šie sektori 27 tiek orientēti. Čitra, tas ir 14. sektora viduspunkts. Šeit atrodas čitra. Arkturs. Un Saule ejot ar šiem sektoriem veido siderālo gadu. Mēnesis ejot ar šiem sektoriem veido vienu apli mēnesis veido. Mēnesis iet caur šiem sektoriem mazliet vairāk nekā 27 dienas. Kāpēc 27 sektori? Tāpēc, kā agrāk pirms kosmiskās katastrofas, kurā uzsprāga planēta Daija vai Faetons, tas, kas tagad veido asteroīdu joslu, kad uzsprāga šī planēta, tā bija kosmiskā katastrofa sistēmā, un daudzas planētas izvirzījās no orbītām. Līdz tam mūsu pavadonim bija precīzs cikls, kas
sinhronizējies ar dienu, ar zemes apgriezieniem ap savu asi, jo mēnesis ir sinhronizēts ar sauli un zemi. Un mēnesis pilns aplis zvaigznēs aizņēma 27 dienas precīzi. Katastrofas rezultātā mēnesis, mēs nezinām, vai nu attālinājās no zemes, vai viņa ātrums palika, teiksim tā, viņš sāka ātrāk ripot, vai drīzāk pietuvinājās varbūt zemē, jo ātrāk sāka iet apkārt. Un tagad viņš noskrien šo te apli daudz ātrāk, tagad viņš noskrien apli pilnu, ne lēnāk. Ja viņš tagad apli iet 27,3 dienas, 27 ar komatiņu viņš iziet visu zvaigžņu māju apli. Tas liecina, ka viņš tagad iet lēnāk, viņam vairāk laika vajag, lai šo te apli apiet. Un vairāk nav uz mēnesi sinhronismu ar zemes apriņķošanas periodiem. Bet mēnesis mājas ir palikušas tā kā iesākumos, kā Dieva iestādītā programmā. Viņas nemainās. Jūs saprotiet, tāpat kā nevar zobratos mainīties zobratu skaits, nevar būt zobratā tur 365 dienas vienā apgriezienā, otrā 366 zobiņi. Tā zobratā nevar būt 27,3 zobratiņi. Ir vai nu 27, vai nu 28 zobratiņi. Un šī trejdeviņu debesu pulksteni zobratā ir 27 zobratiņi, kā viņš iesākumā bijis ir. Lūk, tā mēs klasisko karti redzam astroprocesorā Z. Un mums ir ļoti labi jāsaprot, kad šis te horoskops, nulle auns, ir piesaistīts un sākas no saulgriežu un saulstāvju punktiem piesaistīts. Pavasara, rudens saulgrieži, ziemas un vasaras saulstāvji. Tas ir 12 sektoru horoskops. 12 sektoru horoskops. Bet 27 sektoru zvaigžņu horoskops. Viņš ir piesaistīts Anajamsai. Viņš sākas šeit, tagad tur 24 grādi tropiskajā zodiakā. 24. sauna grāds tur Anajamsa sākās. Šis ir 27 sektoru zodiaks, kas piesaistīts zvaigznēm. Tās ir dažādas sistēmas. Un katra viņas abas savstarpēji apvienojoties dod pilnīgāku izpratni par cilvēka karmu, bet tās ir atsevišķas sistēmas, kas abas skatās viena sidereālajā, viena tropiskajā zodiakā. Viena piesaistīta zvaigznēm sistēma, otra zemes apriņķošanas periodam. Lūk. Bet tā karta veidojas kosmosā, kāpēc saku zemes apriņķošanas periods, jau kuru reizi atgādinu, kad būtībā astroloģija jāmāca skolās, jo viņa ataino astronomisko īstenību. Ja mēs no zemes novilksim 12 sektorus novilksim no zemes, tad mēs ko iegūsim? Mēs iegūsim zodiaku. Mēs norientēsim šeit pēc saules ekvatora, tur, kur zeme šķērso saules ekvatoru, tur būs auns un svari 0 grādi. Un zeme riņķos, un visas planētas, kas saules sistēmā riņķo, nonāks tieši tanīs sektoros, tieši tanīs zodiakas zonās, ko astrologs zīmē astrokartē. Tieši tur. Un tas būs astronomiski pamatoti. Tur nebūs nekādu pretrunu ar astronomiju. Heliocentriskā sistēma, kur zeme apriņķo. Un astroloģiskā karte, kur planētas izkārtojas zodiaka zīmēs, tur nav nekādu pretrunu. Runa iet par vienu un to pašu, pilnīgi par vienu un to pašu. Jūs varat, izejot no zemes, uzzīmēt 12 sektoru matrici. Uz reālo saules sistēmas planētu izvietojumu. Visas planētas izvietosies precīzi līdz grādam, līdz minūtēm, tanīs vietās, kurās viņas attēlojas zīmējot zodiaku. Tā ir astronomija. Tas ir fakts. Jo kas tad patiesībā ir zodiaks?
Mēs atrodamies enerģētiskajā matricē, es teicu, kad mēs bez tā, ka mēs refleksējam uz vidi, mums jau ir pašrefleksija, mēs refleksējam uz sevi. Mēs esam ieskauti ar 12 pašrefleksijas spoguļiem. Šeit ir 12 pašrefleksijas spoguļi iespaido mūsu realitāti. Ja mēs gribētu teikt, kas tad ir 20 dieva aspekti, kas iespaido mūsu realitāti, 20 dieva aspekti ir 20, nevis skaldnes, bet skaldnes ir 12 un stūri šeit ir. Virsotnes ir 20. Tās ir antenu virsotnes 20. Un skaldnes, kas veido 12 pašrefleksijas spoguļus, ir 12. Tie pašrefleksijas spoguļi izskatās tā, ka mēs no iekšpuses refleksējam uz viņiem. Tas ir no iekšpuses skatoties, mēs refleksējam uz sevi. Mēs redzam it kā sevi spogulī, mēs sevi attainojam. No ārpuses mūs redz. Dvēsele redz mūs šeit 3D darbojamies. Mēs esam avatari. No ārpuses mūs redz, bet mēs no iekšpuses ārpusi neredzam. Mēs esam 12 pašrefleksijas spoguļu sistēmā. Tie pašrefleksijas spoguļi arī ir 12 zodiaka zīmes. Jūs teiksiet, bet zodiaks ir plakans. Pagaidiet, kad jūs braucat mašīnu agrāk, kad nebija navigatora. Jūs neņēmāt globusu kartē, jūs ņēmāt ceļu atlasu, kas arī ir 2D dimensijā attēlots globus. Tieši tāpat astrokarte. Astrokarte ir 2D dimensijā attēlots dodekaedrs ar 12 skaldnēm. Tikai tā mēs varam saprast astroloģiju pareizi. Nav tā, ka planēta pēdējā zīmes grādā viņa iespaidojās no nākamās zīmes jau vai pirmajā zīmes grādā planēta vēl turpina iespaidītos no iepriekšējās zīmes. Nē, ja planēta ir pārgājusi nākamajā zīmē kaut par 0,01, viņa jau atrodas citā plaknē. Citā šīs te Platona figūras skaldnē viņa jau atrodas. Citā plaknē atrodas. Viņa jau ir pilnīgi citas īpašības, kaut jau viņa pavirzījusies par 0,01 sekundi uz priekšu nākamajā zīmē. Tāpēc astroloģijā izmanto tādas precīzas mērvienības. Grāds, minūte, sekunde. Lūk. Ņemot vērā to, ka es jau teicu, visiem laiktelpas modelī, visiem šiem zobratiem vai ritentiņiem ir vienāds iedaļu skaits. Viņi visi ir saistīti ar kosmisko planētu cikliem. Nav tāda Zemes gada 365,24 dienas. Nav komats. Ir apaļskaitlis varbūt zobratiņi. Un mēs nedzīvojam murkšķi dienā, kur katrs gads ir vienāds, ziniet, tā kā kokam vai kartupelim vai labībai. Mēs neesam dārziņi. Ziniet, mums jau smējās, mūs uzskata par dārziņiem. Tāpēc mēs esam varģi, ka mēs svinam katru gadu 1. janvārī jauno gadu. Bet jaunais gads katrus 4 gadus pavirzās par vienu dienu atpakaļ, jo gads ir 365 dienas garš tautu gads. Viņš nepaliek vienā vietā, šī te laika kustība veido spirāli, bet dumie dārzeņi dzīvo kā dārzeņi, viņi svin katru gadu jauno gadu 1. janvārī. It kā viņi tiešām būtu kaut kādi produkti, neapveltīti ar evolūcijas vilkli. Lūk, 365 dienu gads šķērsgriezumā. Es jau stāstīju, kad pa cik viss dalās periodos pa 13, arī šī ritenī tādi 13 dienu periodi ir lielajā ritenī. Redzami. Tas it kā Zeme, organisms, kur apdzīvo cilvēki, pati planēta, viņa saistībā ar to, ka uz viņas ir cilvēku dzimums, viņa iziet caur 7 vibrāciju līmeņiem, kā caur 7 čakrām iziet. Lejupslīde, augšupēja, lejupslīde, augšupēja. Kamēr paiet viens tautas gads, tad ir tukšā diena, tā saucamā diena,
diena, kad notiek jaunā gada iestāšanās, svētā diena, un atkal sākās tas pats cikls. 365. diena ir tā svētā diena, kad iestājas jauns gads, jauns tautu gads. Nu, un čakras. Nu, čakras, viņas arī ir čakras. Tas ir uz katru periodu. Katrā periodā Zeme atrodas kaut kādā konkrētā vibrācijā, un mēs šo vibrāciju no planētas uztveram, ja esam pieslēgumā. Mums šī čakras darbība ir kā pastiprināta tajā periodā. Viņa ir spēcīgāka, jo viņu Zemes enerģija baro. Bet, ja mēs nedzīvojam pēc šī gada, tad mēs esam dārzeņi. Un tā mums var teikt, kā teica filmā, ja mēs dzīvojam pēc gada, kurš sākas 1. janvārī vienmēr, tad par mums var teikt tieši tāpat kā Multenē anekdotē teica tētis bērnam, kurš skatās Multeni Čipalīno. Nu, viņus tā abižo tie valdītāji. Kā viņi tā visu pacieš? Nu, viņi ir dārzeņi. Pasaka par dārziņiem, dēliņ. Saprotiet, par ko stāsts? Mēs nevaram iziet ārpus dārziņu dzīves, kamēr neizejam normālajā cilvēku laikā. Ir dārziņu laiks un ir cilvēku laiks. Neizejot cilvēku laikā, mēs nevaram iegūt nekādu brīvību un pašnoteikšanos par savu dzīvi. Lūk, un mēs tā ripojam dzīves krāsu sietspiedi. Viņi veidojas no šiem 20 dieva aspekti. No kā veidojas? Un šīs te krāsas 20, no kā veidojas? Nosacīti tās ir krāsas, tās ir dieva aspekti enerģijas. Viņas veidojas no 4 pamatenerģijām, 5 izpausmes formās, 4 x 5 – 20. Tas arī ir tas dieva aspektu aplis, kurā ripo cilvēks. Ot šeit ripo cilvēks, šis ir zemes gads. Šeit, uz šīs taisnes, pa kuru ripo zemes gads vēl piedavām, tas ir garais skaits. Tas ir garais skaits, kurā ir nemainīgais laiks. Tajā pusē, zemes gadam, tā ir realitātes tā puse, kurā atrodas spēki, kas ietekmē. Bet, teikšu, vairāk pārvalda mūsu dzīvi. Tanī pusē atrodas sadalītais dievs. Jeb 72 ģēniji, tas arī ir dievs, sadalītais dievs. Viņš ir dievs. Viņu ir 72. Tas ir dievs, tas, kas reāli miedarbojās ar mums un kontrolē šo te spēli, kurā mēs esam kā spēles figūras. Dievs ir tie 72 eņģeļi. Demoni, ģēniji, džini, pilnīgi vienalga, kā viņus nosauksim. Ja kādam patīk, sauksim par eņģeļiem, lai būtu. Viņi ir 72. Un tad garajā skaitā zemes evolūcija mērās absolūtajos garā skaita gados, kas iet no pagātnes, neieraugāmas tālas pagātnes, neieraugama tālā nākotnē. 60 x 6. 360 vienību skalā. 360 vienības veido vienu absolūto gadu, jeb tunu, jeb zemes gadu, jeb to, kas iecirsts akmenī. Tātad gads pēc kura skaita vēsturi un skaitīs vēsturi tad, kad cilvēks jau dzīvos uz citām planētām un būs izgājis kosmosā. Standarta gads, par ko zināja Maji un Acteķi, jo to standarta gadu viņiem atnesa citu civilizāciju pārstāvis, to standarta gadu viņu atnesa. Standarta gads 360 dienas. Šo te gadu tika saņemts standarta gads mantojumā no tiem, kas pārvietojās kosmosā. Standarta gadu var iedalīt 60 x 6, 30 x 12, 40 x 9, dažādi var standarta gadu dalīt. Bet vispār standarta gads veidojas 72 dievībām, izejot 5 izpausmes formas. 72 dievības 5 izpausmes formās veido standarta gadu. Un šeit sākas maģija.
Kāpēc zodiakā 30 grādi? 6 reiz 5, 30. 5 izpausmes formas. Katrai zodiaka zīmē 5 izpausmes formas. Katrā zodiaka zīme pārvalda katru zodiakas enerģiju. Zodiaks ir arī viena no 12 enerģijām, viena no 12 formām, struktūrām, viens no 12 pašrefleksijas spoguļiem. Katru šādu spoguli pārvalda 6 ģēniji, tāpēc, ka 6 reiz 12 ir 72. Katrai zodiaka zīmei nosacīti zodiaka zīmes īpašībām ir piesaistīti 6 no dievībām. 6. Un viņi 5 izpausmes formās var atrasties. 6 reiz 5 ir 30. 6 piesaistīti katrai zodiaka zīmei. Un katram no viņiem var būt 5 izpausmes formas. Tāpēc zodiaka zīmē ir 30 grādi. Lūk, tāda eņģeļi un dēmoni. Tie, kuri 6 atrodas katrā zodiaka zīmē. Dāvida zvaigzne, tagad saprotat? Dāvida zvaigzne. Sievišķais, vīrišķais. 3 vīrišķās dievības, 3 sievišķās dievības savienotas 3 stūrī. Tas ir vienas zodiakālās zīmes īpašību izpaudēji. Tad tas jau ko liecina, ka katrai zodiaka zīmei, viņa nav tik vienkārša, kā šķiet. Katrai zodiaka zīmei ir 6 izpausmes formas. Tātad, kā tad ar tām mistiskajām būtnēm tad ir? Kas tad viņas ir, eņģeļi vai dēmoni? Kur viņas dzīvo? Ziniet, kad jūs metat kapeiku, ja nokrīt ērglis, tad nenokrīt cipars. Ja nokrīt cipars, tad nenokrīt ērglis. Monētas ir 72, monētas nav 74, bet katrai monētai ir 2 puses. Katrs no dieviem var izpausties no dievībām. Katra no dievībām var izpausties kā eņģelis un var izpausties kā dēmons. Kād viņa izpaužās kā eņģelis un kād viņa izpaužas kā dēmons, es stāstīšu, kad mācīšu slepeno kabalu, kas arī pieder pie kalendāra ritmu apmācības, pie laiktelpas uzbūves apmācības. Bet viņa var izpausties gan tā, gan tā. Jo 2 puses ir katrai no šīm būtnēm. Varētu teikt pat 4 puses, jo katrai no šīm būtnēm ir vīrišķā, sievišķā puse un eņģeliskā, demoniskā puse. Un saprotiet, viņi nevar darboties šī būtne vienlaicīgi gan kā eņģelis, gan kā demons. Tāpēc, kad jūs jūs vienu zeķi uzvelkat uz kreisās kājas, tad otra zeķe automātiski kļūst par labo zeķi. Pie tam momentāli, neatkarīgi no attāluma starp jūsu kājām. Tā ir kvantu fizikas būtība. Viss darbojas kvantu fizikas līmenī. Ja dievība nedarbojās kā eņģelis, viņa darbojas kā dēmons. Viņas var saukt par eņģeļu ēnas pusēm. Jā, var saukt. Var saukt par demoniskajām būtnēm. Bet praktiski ar cilvēku vairāk viņas iedarbojās materiālajā pasaulē tieši caur šīm formām, caur zemākā astrāla formām. Protams, šeit viņas ir uzzīmētas pabriesmīgi, tik briesmīgi viņas, kā saka, neizskatās. Bet tas ir cilvēku fantāzijas auglis. Bet eņģeliskas ar spārniņiem netveramas vienkārši kā gaismas enerģijas mākoņi. Viņas ir tad, kad cilvēka enerģija funkcionē virs anahatas līmeņa. Cilvēks parasti iedarbojās un pasaulē lietas rada manipuras, svadishanas un muladharas līmenī. Otrajā līmenī, otrās čakras līmenī šīs būtnes izpaužas kā inkubi sukubi.
Trešās čaklas līmenī, kas saka, Manipuras līmenī, viņas izpaužas kā tādi demoniski, kā saka, supermeņi. Muladharas līmenī, baiļu dzīvības saglabāšanas līmenī, tikai tur viņas izpaužas kā demoni. Viņas kā supermeņi izpaužas Manipuras līmenī. Un kā pusdievi, viņas kā citplanietiešus, citi redz no augstākām civilizācijām kā pusdievi, viņi izpaužas Anahatas līmenī. Višukas līmenī jau viņi jau izpaužas, viņus var redzēt kā eņģeļus. Bet jebkurā gadījumā viņas ir 72, nevis 144, nav atsevišķi eņģeļu dēmoni. Tad eņģeļa augšējo čakru būtnes, viņas atbild par mūsu savienošanos ar Dievu. Par mūsu savienojumu ar Dievu šīs te būtnes atbild augstākā vibrāciju līmenī, šīs būtnes atbild par mūsu savienojumu ar Dievu. Un katram, kāpēc šeit ir 3? Katram ir 3 būtnes, kas viņu tiesās. 3 eņģeļi tādi, arcena eņģeļi, 3, katram no 72, 3, vērties viņa dzīvi pēc nāves. Tieši 3 viņi būs, un tos 3 var izskaitļot, kuri viņi būs. Tie ir personālie dievi. Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Es kalendārā vienreiz stāstīju, kā tas ir. Dievs Tēvs ir tas, kura vārtos mēs esam piedzimuši. Personālais Jēzus ir tas, kurš pārvalda mūsu dzimšanas dienu. Un svētā gara, jeb džins mūsu spēku pudelē, svētā gara aspektā atrodas tā dievība, kas atrodas mūsu vārtos, mūsu dievības, dzimšanas dievības vārtos. Protams, viņas savieno mūs ar Dievu, bet dzīvē viņi iedarbojas, kad mēs sacenšamies, kad mēs cīnāmies par uzvaru, viņi vairāk darbojas kā alternatīvi. Viņi šeit materiālajā formā var iejaukties mūsu dzīvē, vairāk alternatīvi. Viņi nevar iejaukties mūsu dzīvē kā tīra gaisma. Par to stāsts. Viņiem ir tieši šīs izpausmes formās, tieši astrālās izpausmes formās. Viņiem skaidri izpaužas 5 īpatnības, kuras var saistīt ar, viņas ļoti labi ir raksturoja šīs 5 īpatnības starp 5 tatvām vēdiskajā astroloģijā. Indiešiem 5 tatvas labāk nekā 5 ķīniešu elementi raksturo šo būtņu 5 izpausmes iespējas. Šī būtņa var atrasties Akašā, Vaju, Teģasā, Apasā un Prithivī. Prithivī šī būtne ir taisnīga, Apasā viņa ir jūtīga, Teģasā viņa ir kaislīga, Vaju čakrā viņa ir kustīga, neapturama, teiksim tā, viņa ir visu laiku kustībā. Akašas čakrā viņa ir dziļa. Viņa ir, kā saka, ar milzīgu spēku koncentrāciju. Akašas čakrā šī būtne. Viņa atrodas tādā kā pasīvā formā. Tad, kad viņa atrodas akašas fāzē. Pasīvā formā tādā kā uzvilkts loks, kuru katru brīdi var izšaut, kad vajag. Īstenībā viss ir vēl vienkāršāk. Eņģeļa pozīcija zīmē un demona pozīcija zīmē, saprotiet? Mēs varam dažādi, kā saka, paskatīties. 6 paliek gan tā, gan tā. Vienkārši, ja viņi izkārtojās, kā saka, demona pozīcijā, tad viņi izkārtojās tā, un ja eņģeļa pozīcijā, tad izkārtojās savādāk. Zālamana zvaigzne, Dāvida zvaigzne ataino eņģeļa pozīciju. 1 3 stūris un 2 3 stūris. Dāvida zvaigzne ataino eņģeļa pozīciju. Dievība izkārtojums sektorā, eņģeļa pozīcija. Mūsdienās zodiaku ar mežāzi augšā, kas ir. Mēs tad skatāmies no demoniskās pozīcijas zodiaku aplūkojam. Karmisko matrici, jeb kosmogrammu mēs esam pieraduši uzlūkot no demoniskās pozīcijas. Mežāzis tur augšā ir ar raģiem, tās ar raģiem augšā.
Praktiski astrologs būtu jāredz, kosmogramma jāuzlūko šādi, kad auns ir augšā, orientācija, austrumi, viss no auna sākās. Visās baznīcās senajās altāris ir austrumos. Uz aunu šeit, Dievs šeit, alfa un omega punkts starp aunu un zivīm. Starp aunu un zivīm atrodas šis te punkts, alfa un omega punkts. Jēzus krustā sišanas diena, Jēzus punkts. Jēzus jērs, kas nes pasaules grēkus, kurš atnesa zivju laikmetu. Tāpēc šādā zodiakā var redzēt cilvēka karmisko sūtību. Ja mēs skatāmies, kā 6 zīmes uz leju iet enerģija un 6 zīmes uz augšu viņa paceļās. Bet ja mēs liekam, kā lai to pasaka, mežāzi augšā, statusa zīme augšā, tad mēs redzam zodiaku kā. Nav svarīgi, ka māju sistēmu zīmējam. Auns tā ir kosmiskā pirmā māja un vērsis tā ir kosmiskā otrā māja. Ja mēs liekam zodiaku šādi, mēs skatāmies satanisko sistēmu, demonisko. Mēs caur demonisko prizmu uztveram karmu. Mēs tā uzlūkojam savu dzīvi. Lūk, zināšanas, kas būtībā pat paši pamati izskaidro ļoti daudz ko mēs dzīvē redzam un kas mums dzīvē notiek. Un tikai caur šīm zināšanām mēs varam iemācīties objektīvi redzēt to, kas ap mums notiek. Redzēt nevis caur pašrefleksiju, bet caur refleksiju uz objektīvo vidi reaģēt. Reaģēt uz objektīvo realitāti un evolucionēt kopā ar laika straumi. Par to būs stāsts un par to, kā to izdarīt. Mēs arī mācīsimies. Lai visiem jauka diena!